Šis Palladium koncerts ir tāds ilgstoša un mērķtiecīga darba rezultāts. Tas nav tā, ka vienā dienā izdomāju, tagad tāpat vienkārši uzkārsim un uztaisīsim koncertu Palladiumā. Tad, kad es rakstīju savu pēdējo albumu Sēdies krēslā, es to darīju 3 gadus, un es nezināju, kad es viņu pabeigšu, bet es zināju, ka albuma prezentācija obligāti notiks ar dzīvo grupu. Ja? Es toreiz vēl nezināju, kā es līdz tam nonākšu, bet tas bija tāds kā mērķis, un es no viņa nemaz nevienu brīdi negribēju atkāpties. Tieši tāpat es arī zināju, ka pēc šīs prezentācijas un pēc albuma izdošanas es aizbraukšu koncertos uz kaut kādām Latvijas pilsētām dažām, un šī koncerta sērija noslēgsies ar kādu lielāku koncertu. Ja. Toreiz es vēl nezināju, ka tas būs Palladiumā, tāpēc, ka pirmkārt Palladiums vēl nemaz nebija kā tāds, un šobrīd apstākļi tā sakrituši man labvēlīgi, kad es varu saviem atbalstītājiem piedāvāt lielu tādu nopietnu koncertu. Un es ceru, ka viņi to novērtēs. Kā es tiku līdz dzīvajam sastāvam? Te laikam sākumā jāpiemina būtu mana un ģitārista Arturas Burkas iepazīšanās, kas notika aptuveni pirms 9 gadiem. Viņš bija tikko atbraucis no Lietuvas, iestājies universitātē, pielāgojās dzīvē Latvijā. Es mācījos juristos, viņš mācījās ekonomistos. Tāda pilnīgi normāla un ļoti laba lieta, ko darīt diviem ar mūziku apsēstiem cilvēkiem šeit Latvijā. Iepazināmies mēs kafejnīcā, dzerot tēju, kā jau visi mūziķi iepazīstās dzerot tēju. Tā mēs kļuvām ar laiku pa dombiedriem. Un kaut kā to kopīgo valodu arī esam saglabājuši līdz mūsdienām. Arturas ikdienā pasniedz ģitārnodarbības. Viņš ir nemitīgi visus šos gadus ļoti sevi attīstījis, savas muzikālās iemaņas un daudz lasījis, analizējis. Es domāju, visi, kas viņu pazīst, saprot, par ko es tagad runāju. Tad kādu dienu vienkārši es uzrunāju Arturasu. Viņš bija ļoti priecīgs par to, ka es vēlos ar viņu veidot sadarbību. Par sadarbību jau mēs kādreiz jau bijām runājuši visu šo gadu laikā, bet tas laikam bija tikai runas, un tad bija jānonāk līdz manai prezentācijai, lai mēs to sāktu īstenot. Arturas pilda tādu muzikālā direktora funkciju. Viņš nav tikai sesijas mūziķis, kurš ir pieaicināts nospēlēt un saņemt piķīt un aiziet mājās. Ja? Tad šeit viņš tā kā ir savācis visu to grupu un uzņemās arī atbildību par to visu, kas tur beigās būs. Tā galvenā prasība, ko es gribēju ar tām aranžijām un visu to mūziku bija, lai šī mūzika, ko mēs spēlēsim ar dzīvo grupu, lai viņa nav melodiska, lai viņa ir grūvīga, lai visam pamatā ir noskaņa, un lai tā noskaņa ir tāda, kādu es nesu caur savām dziesmām, veidojot viņas elektroniski un strādājot ar producentiem, ar beatmakeriem. Bet tajā pašā laikā es negribēju, lai tā mūzika uz skatuves ar dzīvo grupu ir 1 pret 1 tāda, kā viņi ir bītos. Ja. Un tad Arturas vienkārši ķērās klāt aranžijām. Es viņam parādīju, kas man patīk, kā es to visu redzu. Viņš man parādīja, kā viņš redz, un tad mums principā sakrita viedokļi, kā tam visam ir jāskan, un mēs sākām darboties. Un Arturas sāk komplektēt sastāvu. Tad Arturas man iepazīstināja ar basģitāristu Kristapu Ērgli. Viņi jau bija iepriekš saspēlējušies, un tā Kristapa iekļaušanās mūsu tajā tusiņā bija baigi vienkārša un dabiska, jo pēc kādiem pāris mēģiem man jau likās, ka mēs esam jau spēlējuši kādus 2 gadus kopā. Ikdienā Kristaps spēlē Trijānas parkā un arī citos projektos. Mana tā galvenā prasība cilvēkam, kurš spēlēs sastāvā, bija tā, lai viņam nebūtu aizspriedumi vai nepatika pret hip-hopu kā žanru, jo tādā gadījumā šāda sadarbība absolūti nevarētu sanākt, un es tādu principā izslēgtu. Man zvanīja Arturas un teica, man ir krūts basists, mēs esam spēlējuši kopā, viņam patīk hip-hops, un ko gan es citu varēju vēlēties vēl, ja? Savā sastāvā.
Man ļoti patīk visos sastāva džekos, ka ir tāda iniciatīva no katra nāk ārā, lai arī mums tās muzikālās gaumas visiem ir dažādas, bet no katra nāk ārā tāda iniciatīva, lai tas muzons, kas kopā skan, lai viņš būtu maksimāli labs. Nav tā, ka ir labi spēlējumi un miers, tur dažkārt līdz 1 naktī sēžam mēģinājumos. Un tikai tāpēc, ka kādam nepatīk kaut kāda vieta, ja, kur ir jāizmaina, lai tas viss būtu labāk. Pie bungām mēs esam piesēdinājuši Mareku Loginu, kurš ir jauns, bet jau ļoti pieredzējis un talantīgs džeza bundzinieks. Marekam ir ļoti lieli mērķi, un es esmu pilnībā pārliecināts, ka viņam arī izdosies viņus īstenot. Jo dažreiz ir tā, ka mēģinājumos pat negribas repot, bet paklausīties, kā Mareks trako vienkārši pie bungām. Un tad, kad Mareks katru dienu kļūs pasaules slavens, es ceru, ka viņš ieraugot man uz ielas vismaz pasmeicinās vai pamās ar roku. Ģitāra, bass, bungas, protams, jau sākas kaut kā skanēt, bet mums vajadzēja kādu, kas to visu salīmēs kopā. Un tā mūsu mēģinājuma telpā, laimīgu apstākļu sakritības rezultātā nonāca Oskars Treķuks, taustiņa instrumentālists. Viņš arī pilda tādu cementa funkciju, jo mums bija mēģinājumi bez Oskara. Un tur varēja uzskatīt, ka kaut kas ļoti, ļoti pietrūkst. Viņš arī ir tāds kā tilts starp mani un mūziķiem, jo Osis, teiksim, zina visus tekstus. Un viņš zina vienmēr, kur būs piedziedājumi, viņš ieklausās, iedziļinās. Prasīt no mūziķa, lai zinātu visus tekstus, tas ir daudz prasīts, ja? Jo viņam jau tā ir ļoti daudz, kas jāatcerās. Bet, Osīts ir īpašs cilvēks, ja? kas no viņa bieži var dzirdēt frāzi, šitas ir pa mani. Es pārstarēju pa tādiem skarbākiem gabaliem. Koncertā piedalīsies bez pamatsastāva arī pušami instrumenti, būs dažādi viesmākslinieki. Es ceru, ka jūs to novērtēsiet, ka jūs atnāksiet uz koncertu. Pārējo visu izdarīsim mēs. Vējš raks zejonis ar smiltīm uz asfaltu, pēc tam dzēš sētniec, kas saslauk, rekā ziediņš tajā logā paplauk. Pietiek, tagad jāvīt.